Dārgie Eiropas latvieši! Sveicu jūs šodien Latvijas valsts svētkos. Šodien ir tā diena, kad mums atskatīties uz Latvijas neatkarības būtību un pieminēt savas saknes. 1918. gadā Latvijas Tautas fronte balsoja par Latvijas Republikas proklamēšanu. Kas toreiz bija tas, kas ļāva visai Latvijas tautai likt savu uzticību tik mazā cilvēku skaitā, kamēr vienlaikus sveši karaspēki cīnās Latvijas teritorijā? Es domāju, ka toreiz tā bija uzticība, ka latviešiem kopībā ir liels spēks. Es domāju, ka toreiz latvieši drusku lepojās par visu, ko viņi toreiz jau bija sasnieguši. Un šodien tas ir mūsu mantojums, ko nākotnē nest. 105 gadi pagājuši kopš Latvijas neatkarības. Un šodien mēs esam izkaisīti visā pasaulē. Mēs esam tik dažādi, cik vien dažādi mēs varam būt. Un mūsu pasaule ir juceklīgāka kā jebkad. Tā kā mēs stāvam lielas izvēles priekšā. Mēs varētu padoties, likties gar zemi un ļauties pasaules šausmām. Mēs varētu arī sadoties rokās. Mēs varētu atkal lepoties par visu mūsu sasniegto un zināt, ka mūsu kopībā ir liels spēks. Dievs svētī Latviju!